runājot par to pašu veselību, saprotam, vai tiek pietiekami efektīvi izmantot esošie līdzekļi. Nozars ministram ir jānāk ar pasākumu plānu, kādi steidzami pasākumi ir nepieciešami nozars sakārtošanai, kādā prioritārā secībā, saplānojam šīs nepieciešamās investīcijas par gadiem, saprotam, vai mums valsts budžetā ir tāda nauda, ja ir labi finansējumi, ja nav pietiekams finansējums valsts budžetā, tad mēs varam nonākt pie kādā, veselības papildu maksājuma, bet maksājums būs iespējams tas, kas mums ir jāsaprot. Ja šis politikas piedāvājums būs tāds, kas pārliecina jūs, pārliecina mani, pārliecina jebkuru veselības pakalpojumu saņēmēju. Jo, ja tu gribi kaut ko prasīt no iedzīvotājiem, lai tas maksātu vairāk, tev ir jābūt skaidrai atbildēji, ko iedzīvotājs par to saņems. Vai būs, piemēram, rīta samazināšana no 6 mēnešiem uz 5 dienām. Kā vienu piemēru. Man jāsaka, man gribētos jūs šeit pārtraukt vienu iemeslu dēļ. Jūs runājat aptuveni tā, ka jūs būtu pirmo dienu politikā. Jūsu politiskais spēks ir bijis pievērsts visus šos gadus, vai ne, pēdējos, vismaz kaut kādus 3. Jā. Jūs arī esat bijusi valdībā. Un zināmā mērā jūs esat nākuši pirms vēlēšanām ar konkrētiem solījumiem. Šobrīd tas, ko jūs visu stāstat, ir ļoti jauki. Es saprastu, ka jūs būtu pilnīgs jauns politiskais spēks, kurš tagad ir nonācis pie varas un mēģina to visu saprast. Jūsu veselības ministrs ir bijis amatā vismaz 1,5 gadu. Jā, tieši tāpatās jūsu politiskais spēks ir devis konkrēts solījums par nodokļu prognozējumību, un tagad faktiski jūs mums stāstat, ka jūs mainīsiet šo te politiku, jeb šo te solījumus, ko esat devuši pirms vēlēšanām. Man tas ir pārsteigums. Un te izejiet pie vēlētājiem un sakiet, Zaļo zemnieku savienība tagad redz problemātiku valstī citādāk nekā pirms vēlēšanām. Mēs mainīsim nodokļu politiku, mēs atļausim, iespējams kaut kādās vietās nodokļus palielināt, tā kā tas ir bijis iepriekšējā gada budžetā, un tad runājam tādu valodu. Bet iziet no pozīcijas, ka jūs vispār nekur neesat piedalījušies, man tas mazliet pārsteigums ir šajā brīdī.